Po ir laiks nākamajam solim tava liktenī. Es vairs nebūšu varenais puķa cīnītājs. Tevi iecels par garīgo vadoni visā miera ielejā. Iekšējais miers. Iekšējais miers. Nē, pārs spuru, kur es puros! Pelmenis bies, iekšotam siers, ar sezona soju bliez. Tas nedarbojas vispār. Tā ir Lunds. Cienu. Līdz ko es pārņemšu kungfu no katra ļaunā meistara, neviens vairs neapšaubīs manu spēku. Pat ne dižais puķa cīnītājs. Kas tas? Tā pati jaudīgākā veidmaņu burra. Tā hameleonē. Kā lai atrodu to tā hameloni? Es tevi aizvedīšu līdz viņas namdurvīm. Mums jāuzved cauri viena! Tad mums jāsavāc pašiem savām. Kas šī par vietu? Te dzīvo labākie burlaki un glēži. Tu esi īsti noziedzniece. Esi pārsteigts, par ko tu brīnies? Jūs sīkie uzmanās ar tiem salūtiem. Kaltiņš puncī taureņu strāmdā. Tu lūdzu palīdzību? Mēs tak varam gāzt tā hamelonī kopā. Jo esmu puķa cīnītājs. Lūk, kas esmu skadušs. Ko es jēdzu no garīgās vadības? Kas tev tur rokā? Cepums? Tu biji izvēlēts, lai kļūtu par kaut ko vairāk nekā pašlaik jau esi. Kā mums to darīt? Žigli bez sāpēm? Vai lēni un sāpīgi? Lēni un sāpīgi! Beidzot, kāds tevi kaus, Hameleone. Mēs esam līdzīgi, tu un es. Skaduš. Vai nost, es sadošu sev pār 2.